var lidos ar Rīgu, iztikt arī bez Air Baltica, bet nevajag no tā atteikties uzreiz. Alternatīva ir kāda? Es paņemtu telefonu, piezvanītu Maiklam O'Leary'iem, aizbrauktu vēlreiz uz Īriju un novienotos, lai viņš uztaisītu bāzi un mums būtu lidojumi pa visu Eiropu. Jā, Ryanair, jā, esošā valdība nevar atrisināt šīs problēmas. Air Baltica nobankrotēs. Ryanair vadītājs šodien pateica, līdz ziemai Air Baltica neizdzīvos. Tas ir saistīts ar nenohedžētiem līgumiem par degvielu un tā tālāk. Tātad, lai glābtu šo kompāniju un atrisinātu situāciju, šai valdībai ir jāatkāpjas. Es aicinu valsts prezidentu aicināt Eviku Siliņu atkāpties jau rīt, ja, un izveidot profesionāļu valdību ātri, kurā apvienojās daudzas Saeimas partijas. Nekādā gadījumā vienotība progresīva nevar būt tūmā šai valdībai un ātri risina šo jautājumu. Es būtu gatavs šodien kļūt par premjeru arī uz šiem 5 mēnešiem, personīgi uzņemoties atbildību, atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar lidostu, ar Air Baltica un tā tālāk. Problēma ir tāda, šodien vienotība pērk pa 30 miljoniem mēģina atlikt to problēmu uz vēlēšanu dienu. Un 3. oktobrī viņi grib izvilkt, un 3. oktobrī visi uzzinās, ka kompānija beigusies. Diemžēl to, ko O'Leary's pateica šodien, viņš pateica atklāti. Līdz rudenim šī kompānija neizvilks, jo mēs visi zinām, ka šodien Air Balticam ir 180 miljonu caurums, viņiem ir 340 miljonu saistības pret bondi, kas maksā 14% mēnesi. Līdz ar to vēlreiz saku, prezidentam jāsāk arī rīkoties, un šī valdība ir jāņem nost. Ja ne, šīs kompānijas nebūs.